Labvakar! Mēs šeit esam Bubmaras pēdējā vakarā, Bubmaras backstage'ā. Tagad mēs noskaidrosim visu patiesību par to, kas, kā un kāpēc. Tātad pie mums ir Sergejs. Un Sergej, izstāsti, kāpēc, kam par godu tad ir šī balva, vai ne? Nu, mēs saprotam, ka Bubmars slēdzās ciet, un šis ir pēdējais vakars šeit, bet, kāds ir iemesls tam visam? Iemesls ir triviāls. Bubmara aizvarās. Šis lieliskais, izsmalcinātais pasaules mūzikas koks, kas dāvāja pilsētai Rīga un valstī Latvija diezgan daudz ko jaunu, gan muzikālajā ziņā, gan arī prāta ziņā. Diemžēl šī lieta ir beigusies, mēs esam iemācījuši to, ko mēs varējām iemācīt. Vairāk iemācīt mēs nevaram. Atstrādājot jau. Ok, bet, teiksim, piemēram, drīkst atbildēt ir vai nē no sērijas jā, nē. Piemēram, man triviālā versija par to, kāpēc iestādes slēdzas ciet vai nē, ir no sērijas acīm redzot vai nē, priekš šīs vietas bija nepietiekams apmeklētājs skaits vai kaut kā tam līdzīgi. Apmeklētājs skaits vienmēr ir bijis lielisks. Un viens apmeklētājs var izdarīt to, ko var izdarīt 1000 apmeklētāji. Jūs varat teikt man kāds valsts galvas. Bet varbūt 100 apmeklētāji, kas izdara sūdzes to tāds, ko izdara viens apmeklētājs. Līdz ar to apmeklētājs skaits nekad nevar noteikt to, vai ir ok vai nav ok. Bet tajā pašā laikā ir otrādāk. Ir tā, ka viens apmeklētājs var uztaisīt pasākumu dvēseli, bet varbūt 100 apmeklētāji, kas ir ļoti vēlās, lai viņi būtu vislabākie, bet viņi sadiņas ballīti. Tātad iestādes slēdzas ciet, jo kāpēc es šeit no nākamās otrdienas, kāpēc es šeit nākamā otrdiena, kad es braukšu uz skoru, vairs nevarēšu ēst pusdienas? Jo šai iestādē ir zudus ideoloģiskā jēga. Proti, cilvēkiem vairs Latvijā nepatīk pasaules mūzika. Ir pārāk maz cilvēki Latvijā palikuši, kas varētu šo ideoloģiju saprast. Tātad tomēr vaina ir apmeklētājs skaitā kaut kādā ziņā. Pēc šī tā sanāk. Es to neesmu teikt. Tu to esi izdomājis. Nē, bet kā tas sanāk? Labi, tad mēs varamies ciet, jo mēs varamies ciet vienkārši, jā, tā. Mēs varamies ciet, tāpēc, ka ir noslēgusies viena ēra Latvijas kultūras dzīvē. Viņai vienreiz ir jāslēdzās ciet, un viņai ir jābeidzās, lai atvērtos jauna kultūras ēra, lai pavērtos jauni patīrēšana. Tieši tāpat kā pirms 25 gadiem tautas frontiešiem bija jāizdomā, ka viņiem ir jādibina brīvā Latvija, kaut arī varēja palikt Padomju Savienību. Varbūt tieši tāpatās pirms 3 gadiem, kad mēs dibinājām Bubmaru. Varbūt tieši tāpatās arī, kad mēs pirms 3 gadiem dibinājām Bubmaru, mēs esam sapratuši to, ka 3 gadi ir pietiekami ilgs laiks, lai cilvēki saprastu to, ka ir jāpienāk jaunai ērai, jaunām domām, ar jaunām idejām un ar jaunām ēsmām. Un mēs varētu šajā brīdī būt kā triggeris, kā tāds
Kā sauc to sūdu, kas atrodas lodē tur iekšā? Kodols? Kas aizdedzina to puiņiņu visu. Kodols? Kaut kāds? Nē, viņš kaut kā savādāk speciāli saucās. Angliski viņš saucās triggers. Varbūt mēs esam tieši tas, kas liks cilvēkiem apkārt domāt par to, ka vietas, kas ir vajadzīgs mums, ir vietas, kuras ir nepieciešams arī cilvēkiem, kuri vēl nezina, ka ir, teiksim, cilvēkiem, kuri nesaprot lietuviešu valodu, cilvēkiem, kuri nesaprot Balkānu tautas, cilvēkiem, kuri nezina, kas ir Romi, ka viņi nav tikai čigāns, kas zog riteņus un tirgo ganģu. Varbūt visiem šiem cilvēkiem ir vienkārši vajadzīga tāda vieta, kas kādreiz iepazīstina ar kultūru. Un varbūt mēs bijām tie pirmie, kas to izdarīja, kas parādīja, ka tā tas var būt. Un tagad jūs esat tie, kas var to darīt tālāk. Ok, jautājums ir tāds. Sergej, es zinu, ka tev paliek joprojām, vai ne, Ļeņingrada. Jā. Vai ar vienu krogu Vecrīgā tev pietiek? Vai būs vēl? Vai Bubmaras vietā nāks kaut kas cits? Sekundīgi. Ir uguns? Tātad, Sergej, iepriekšējais jautājums. Jā, es dzirdēju. Man nekad nav pieticis ar vienu krogu Vecrīgā. Man nekad nav pieticis ar 2 krogiem Vecrīgā. Vecrīga var eksistēt tikai tad, ja šeit ir vismaz 10 krogi. Vismaz 10 krogi, uz kuriem es vēlētos aiziet. Savukārt tas, vai tie ir krogi, kas pieder man, vai arī tie ir krogi, kas eksistē paralēli man, tam ir ļoti sekundāra nozīme. Jo kroģeru ģilde, neoficiālā kroģeru ģilde, mēs vienmēr esam palikuši tieši tur, kur mēs esam. Mēs esam cilvēki, kas vēlās rūpēties par Vecrīgu apmeklētāju laimi un prieku. Un tas, ko mēs darām kā kroģeri, tur savā starpā, ir tieši mūsu personīgās lietas. Bet nevar būt Vecrīgā 1 vai 2 krogi. Un es nekad neteikšu, ka man Vecrīgā ir 1 vai 2 krogi. Man Vecrīgā ir vismaz 10 krogi. Tad, Sergej, mīļais, neatbildējis, tikai jautājumu būtību. Vai tev Vecrīgā atvērsies vēl kāds tavējs krogs, kur pēc tam, kad aizvarās Bubmara, vai tev atvērsies kaut kas jauns? Noteikti, loģiski. Noteikti. Agrāk vai vēlāk. Ok, gaidīsim. Esmu dzimis šai profesijai varbūt tās padalies savos iespējos, kas tev, visvairāk ir palicis atmiņā par šiem gadiem Bubmarā? Bubmarā? Jā. Kāds ir, kas ir tas, kas paliks tavā sirdī pēc 10 gadiem, pēc tam, kad, šī iestāde būs jau cieta? Visnotaļ miljons cilvēku, kas iepazinās caur šo iestādi. Un ļoti daudz kultūras un īpašības, ko es iepazinies caur šo iestādi, kas es nekad nebūtu iedomājies tās lietas, kuras es iepazinu tieši caur Bubmaru. Un viņas ir kā lai to nodefinē?
sākot ar to trako bandu no Izraēlas, kas bija, kā viņiem bija vārds? Izkrīt no galvas. Man bija viena traka banda no Izraēlas, kas šeit uzstājās. Viņi atbrauc no šejienes, non-stopā no koncerta Krakovā, ja es nemaldos, tur, kur Polijā kaut kur. Viņi atbrauc non-stopā, lai nospēlētu šeit koncertu. Viņi saka, ok, mēs esam veģetārieši tur. Un mans virtuves darbinieks sagatavoja viņam siera plātes, tur kaut kādas olu plātes, tur kaut kādas lietas sataisīt. Viņi atbrauc un apēd tikai salātu lapas, jo izrādās, ka viņi ir nevis veģetārieši, bet vegāni. Sāksim ar to, beigsim ar Trako Tomasu, kas izstāsta par to, kā ir jālieto snufs. Tas ir tas, ko šņauc degunā. Ir tas, ko bāžais vaiga, tabaka, un tas, ko šņauc degunā. Un tas, ko šņauc degunā, tas ir snufs. Viņš man izstāstīja 30 minūšu lekciju par to, kāpēc snufs ir foršs. Man šķiet, ka visas šīs lietas, ja viņas savieno kopā, viņas veido tik milzīgu kultūru vēsturisku nozīmi dzīvē. Man ir liels prieks, kad ir bijuši tik daudz cilvēku, kas varēja viņu izpaldīt, kas varēja viņu iepazīt to visu. Katrā ziņā, Sergej, liels paldies tev par Bubmaru. Tiešām paldies. Man pašam šeit ir pietiekami daudz atmiņu, kuras šodien atceros un kuras ar mani paliks vēl gadiem. Paldies tev par vēl vienu no vietām vecrīgā, kur tiešām iedzert un kur patīkam to darīt. Paldies par neskaitāmajām pusdienām, kuras šeit es apēdis. Un veiksmi tev atverot nākamo iestādi vecrīgā, kur iespējams būs vēl foršāk par Bubmaru un strādās vēl ilgāk. Paldies! Paldies!